Vējaka, kas zina bērna ķermeņa temperatūru un ziņo vecākiem, ja bērns ir pārkarsis. Tā nav nākotnes fantastika, bet gan šīs dienas realitāte. Rīgas Tehniskās universitātes studenti izveidojusi gudro vējaku. To, vai tādas gudrās vējakas būs nopērkams veikalos, skaidroja Kārlis Golbergs-Kristapsons. Vējaka, kas pirmajā mirklī var šķist parasta, patiesībā sevī slēpj virkni neparastu jauninājumu. Pirmkārt, jakas priekšpusē ir iestrādāts audums ar gaismas diodēm. Tās bērna pārkaršanas gadījumā dod vizuālu signālu, strauji mirgojot. Otrkārt, jakā iestrādātie sensori sūta informāciju par bērna ķermeņa temperatūru un ķermeņa mitrumu uz mammas rokas somiņu. Kas patīk? Krāsa. Kas vēl var būt? Nezinu. Tas spīdēšana. Šī jaka pagaidām ir pirmais prototips. Tas nozīmē, ka tā vēl ir izstrādes stadijā. Idejas autore studente Inese Parkova jaku pilnveido jau vairākus gadus. Lai palaistu šo izstrādājumu ražošanā, viņu vajag pārbaudīt. Pirmais ir optimizēt visu, lai viņš pēc iespējas labāk darbotos. Otrais ir pārbaudīt, piemēram, uz veselības ietekmi. Eksperimentējot, speciālisti meklē labākos veidus, kā izvietot temperatūras un mitruma sensorus. Speciālisti pēta arī to, kā ērtāk rīkoties, kad jaka jāmazgā vai tai nosēžas baterija. Pašlaik prototipa jakas materiālu vien izmaksas ir aptuveni 80 latu. Tāpēc notiek pētījumi arī, kā to padarīt lētāku. Gudrās vējakas ideja tiek attīstīta kopš 2009. gada. Tas notiek sadarbojoties tekstilu pētniekiem, informātikas un elektronikas speciālistiem. Projekta norises zinātniskā vadītāja Rīgas Tehniskās universitātes profesore idejā saskata lielu potenciālu. Tāpat kā ar visām jaunajām tehnoloģijām, kurām mēs sākotnēji skatāmies skeptiski un domājam, priekš kā mums to vajag. Ja? Jo, teiksim, sākumā mobilais telefons mums likās pietiek tikai ar to, ka var sazvanīties. Ja? Tagad tās funkcijas ir neaptveramas. Līdzīgi notiek arī ar apģērbu, kuram funkcijas aizvien vairāk papildinās. Ir vai nav nākotne šim izgudrojumam pagaidām nav zināms. Eksperimentiem ir nepieciešami vismaz 5 gadi. Profesora piebilst, ka rezultātā ideja varbūt realizēsies pavisam citā jomā. Tā varētu būt piemēram medicīna, kur sega ziņotu par pacienta ķermeņa temperatūru. Taču līdz tam vēl ir jāveic virkne eksperimentu un pētījumu. Kārlis Golbergs-Kristapsons, Sergejs Zavrotņevs, LNT.